Mēs dotajā brīdī atrodamies vietā, kur 2006. gadā atradās bijušā Sporta un kultūras pils basketbola zāle. Mums uzsākās intensīvs būvniecības process un 19 mēnešu laikā mēs tikām pie izcils multifunkcionālas ēkas, kurai aprit 5 gadi kopš svinīgās lentītes griešanas 2008. gada 2. augustā. Pirms tam neviens nevarēja iedomāties, kad vienu ēku ar šādu veidu funkcijām, kur valda sports, izglītība un kultūra, var apmeklēt tik daudz iedzīvotāju vai apmeklētāju. Šajos 5 gados bez mūsu pamata olimpiskā centra ir radies klāt arī baseins un spā, kas radīja vēl vienu lielisku pievienoto vērtību jau tā mūsu multifunkcionālajai ēkai. Šajos darbības gados esam spējuši pielāgoties un atrast iespēju sadarboties gandrīz ar jebkuru klientu, kas atnāk pie mums un meklē kādu no telpām vai no pasākumu veidiem, kuru viņš grib realizēt šeit. Un par to atkal jāpasaka paldies liels mūsu komandai, kā mēs arī mēdzam dēvēt. Mūsu olimpiskā centra ir sapņu komanda. Četri basketbola laukumi šajā lielajā olimpiskajā centrā. Ir viena no tām zālēm gan arī pielāgot volejbolam specifiskāk, bet tomēr 4 basketbola zāles, kuras nav nekur citur olimpiskos centros tik lielā skaitā. Ir, protams, iespēja šajās pašās zālēs spēlēt gan floorbalu, gan spēlēt tālu futbolu. Bez tam ir mazās zāles, kurās var nodarboties ar boksu, ar judo, brīvajām cīņām, grieķu romiešu cīņām, galda tenisu. Tad arī šāds segments mums pagaidām eksistē. Vēl nav līdz galam varbūt attīstīts vieglatlētikas sektors, kurš mums ir lejā atklāts pavisam nesen, bet noteikti, ka arī tur mēs varēsim piedāvāt jebkuram sportot gribētājiem iespēju izvingrināt kājas. Tā īpašā lieta, kas ir Olimpiskajam centram Liepājās, ir papildus telpas. Tās visas infrastruktūra, kas šeit ir nodrošināta, pagaidām ir vairāk nekā pietiekama, lai varētu rīkot augstu līmeņa sacensības. Kaut vai par to ir apliecinājums 5 gadus notiekušajā Eiropas čempionāta basketbolā. Citos olimpiskos centros varbūt par tādām, varbūt liekas mazsvarīgām lietām nav padomāts, tad pie mums tas ir augstā līmenī. Ja mums savulaik bija tikai šī ēka, un pagāja pāris gadi, mums ir spēle un baseins, es ļoti ceru, ka pēc pāris gadiem mums būs manēži, varbūt vēl kaut kas, teiksim, tādā ziņā, lai mēs spējam piedāvāt pēc iespējas plašāku nodarbību veidu, pēc iespējas vairāk telpas, kuras izīrēt, un noteikti mēs būtu priecīgi arī pēc iespējas dažādākus pasākumus šeit rīkot. Piecus gadus atpakaļ, kad Olimpiskais centrs vēra savus durvis, tad bija savā ziņā grūti cilvēkiem izstāstīt to, ka Olimpiskais centrs neietver sevī tikai sporta nozari, kur ir tikai sporta arēna vai volejbola zāle vai cīņu zāle un boksa zāle, bet kā arī zem vārda Liepājas Olimpiskais centrs var slēpties arī kultūra. Godīgi sakot, Olimpiskais centrs ir tāda vieta, kas ir ļoti dzīva vieta. Es patiesībā sakot, neesmu redzējis savos ikdienas gājumos tik dzīvu un tik aktīvu infrastruktūru kā Liepājas Olimpiskais centrs. Ja, teiksim, koncerts ir tā daļa, ko jūs, teiksim, redzat, kad cilvēki nāk uz koncertu un koncerts tiek izsludināts pilsētā, tad šeit Olimpiskajā centrā aktīvā darbība kultūras ziņā, jeb radošajā ziņā norisinās no agra rīta līdz pat vēlām vakara stundām. Jo koncerts ir viens, pēc koncerta šeit uz skatuves norisinās deju nodarbības, gan rožu zālē, gan tango zālē, gan saules zālē.
Un tas viss notiek vakar stundās. Vēl papildus ikdienā Liepājas Olimpiskajā centrā darbojas bērnu un jaunatnes centrs, kur bērni nāk uz radošajām nodarbībām, gan dzied, gan zīmē, gan līmē, gan spēlē teātri un vēl visādas citādas radošas izpausmes veids. Un papildus šim visam brīvajā laikā jaunieši var nākt uz Olimpiskajā centrā esošo bibliotēku, palasīt grāmatas, iet internetu lasītavā, teiksim tā, liederīgi pavadīt savu laiku starp sporta nodarbībām. Baseins ir gan lieliska alternatīva, kur jebkurš iedzīvotājs var atnākt un uzsākt, teiksim, savu darba dienu ar patīkamu peldi vai arī nobeigt šo darba dienu. Kā arī ikdienā šeit darbdienās mēs varam redzēt, ka Liepājas sporta spēļu skolas nodarbojās jau profesionālā veidā ar peldēšanu. Papildus lielajam peldbaseinam ir arī mazais peldbaseins, kas ir paredzēts bērnu peldēt apmācības apguvei, kurš ir 90 cm dziļš, līdz ar to var pat jau bērndārs bērni un vēl mazāk bērni kopā ar vecākiem jau no paša savas pirmajām dienām apgūt peldēt prasmi treneru pavadībā. Tālāk aiz mazā baseina jau mums ir tīri atpūtas zona, kurā ir 3 veidu pirtis, straumes baseins, kas imitē straujas upes plūsmu un var izbaudīt spēkus peldot pret straumu vai pastraumei. Ir masāžas vannas, kurās relaksējās cilvēki un atgūst spēku. Un ir pat sauļošanās terase, kas atkal dienās, kad ir apmācies, cilvēki var droši pie mums iegūt lielisku iedegumu. Šī sporta būve, pēc manām sajūtām, ka viņa jau te stāv jau vairāk nekā 5 gadus. Gribētos pat teikt, ka visas 25, ja, bet izrādās, ka tikai 5. Ja jautājums ir par to, vai šāda lieta ir vajadzīga, man liekas, ka tieši otrādi. Ka, es personīgi vairs nevaru iedomāties Liepāju bez šīs būves. Un noteikti ir vajadzīga arī vēl papildinājums, jo cilvēku aktivitātes, panākumi, rosība sportā ir jau, man liekas, arī pašā pilsētā. Un arī tie viesi, kas atbrauc, ir jau sasniedzis jau tādu, man liekas, ka tuvu maksimumu. Ja mēs gribam vēl kaut ko jaunu, mums ir jābūt arī vēl kaut kam jaunam. Tā kā es ļoti ceru, ka tas arī izdosies, kad Liepājas Olimpiskais centrs nebūs tikai šī ēka, bet būs vēl vairākas ēkas. Un tādā veidā gan sports, gan pilsētas iedzīvotāji un arī bērnu un jaunieši saņems vēl ar vienu jaunas iespējas.